Касаемо интернет-маркетинг-групп, как это все происходило, то есть как начинала формироваться команда, как вы нашли друг друга и как вот появилась эта идея, чуть-чуть поподробнее. Okay. Tas stāsts būs pietiekami interesants, jo faktiski es sāku internetu mārketinga grupu ir vairāki partneri. Tas tie vairāki cilvēki, kas ir saistīti ar šo uzņēmumu, kas arī dibinājuši internetu mārketinga grupu. Un faktiski tas mans stāsts ir tāds, ka es ienācu gatavā uzņēmumā. Es tajā brīdī strādājot pietiekami lielā aģentūrā, sākot strādāt ar internetu mārketinga grupu, iedodot realizēt kaut kādus projektus, tu iepazīsties ar komandu. Un vienā brīdī tu saproti, ka komandā patiesībā strādā lieliski cilvēki. Un cilvēki, ar kuriem tev šķiet, ka tu varētu sastrādāties, un ar kuriem kopā tu varētu īstenot arī kaut kādas savas idejas. Un tad tas loģiski kaut kādā brīdī tu sāc runāties par to, un tas, manā gadījumā tas noved līdz tam, ka es ienācu šajā uzņēmumā kā biznesa attīstības vadītājs ar noteiktiem mērķiem, kurus izpildot, savukārt es kļūstu par uzņēmumu partneri. Un tāds bija tas mans ceļš un mana izaugsme šeit. Tā tas arī ir noticies. Šie mērķi, ko mēs savā starpā bijām paši sev uzlikuši, viņi tika izpildīti noteiktā periodā, kas noved arī līdz manai situācijai. Kā tā pietiekami loģiski, tāds loģisks varbūt attīstības posms. Тогда, когда вы начинали работать, то есть сразу как бы была понятна ниша, это продвижение рекламы в интернете, и тогда, когда вы начинали, если говорить именно про интернет-маркетинг-групп, да, и тогда, когда вы начинали, скажем, бюджеты были в начальной точке своего развития. Nevarētu tā teikt, uzņēmumam šobrīd ir 4 gadi. Tie budžeti, kas ir internetā, viņi šo 4 gadu laikā, viņi, protams, ir pieauguši, bet tas nav bijis gluži 90. gados, kad būtu jāsāk no 0 punkta un jāiet kādam jāpierāda. Tas uzņēmums ir relatīvi jauns. Tas, kas man bija varbūt lielākais izaicinājums, bija visnokārtām sakārtot esošu produktu, kas bija šis pats Google AdWords, ar ko arī uzņēmums ir sācis strādāt. Tas ir sākumā pirmais un vienīgais projekts, un pielikt klāt vēl daudzas lietas, kas ir vajadzīgas, lai izveidotu to, kas ir šobrīd. Šobrīd mēs esam interaktīva komunikācija aģentūra, kas spēj piegādāt jebkādu pakalpojumu, jebkādu produktu, kas ir saistīts ar internetu mārketingu. Meklēšanas mārketingu, SEO, AdWords, mājaslapu izstrādi, mediju pirkšanu, pārdošanu, jebko, kas ir vajadzīgs, lai uzņēmumam, kam ir vēlme internetā realizēt kampaņu, vai internetā realizēt kaut kādu citu mērķtiecīgu darbību, visam sociālo mediju aktivitātes, tad to visu var nākt šeit, un šajā komandā iegūt ir, jomas, kurās mēs esam spēcīgāki, kurās mazāk spēcīgi, tur jau jāstāsta katrs, pakalpojums atsevišķi. Вы, в принципе, в своей нише, то есть именно в сегменте маркетинговых коммуникаций в интернете, да, ваша компания один из лидеров рынка. Mums gribās tam ticēt. Окей. По поводу основного направления деятельности, который, как я понимаю, и сейчас приносит существенную часть доходов компании, конкретно Google AdWords, то, с чего мы начинали. Безусловно, в настоящий момент это уже никакая не новинка, хотя, конечно, встречаются люди, которые до сих пор как бы не разделяют результаты, выдачи результатов поиска органическое в Гугле, да, и, собственно, как бы спонсированные линки, да, тот самый AdWords. Тем не менее, я лично на своем опыте убедился, что там, за последние буквально несколько лет, скажем, крен деятельности рекламных агентов, которые звонят по телефону и продают рекламу. Раньше это были модули в газетах или на радио, а сейчас это как бы именно Google AdWords, или, как они говорят, реклама в Гугле, да? Хотя, конечно же, никогда никаких баннеров в Гугле не было. Этот крен, он очевиден. Может быть, ты мог бы вкратце рассказать о Google AdWords, то, что многие знают, некоторые не знают, а еще лучше то, чего, может быть, знают только специалисты. Как это работает, какие основные законы, и я насколько вообще смотрю со стороны на все это, это больше математика, чем реклама. Это мое мнение. Jā, zināmā mērā jāpiekrīt. Tā ir matemātika ar diezgan daudziem miksiem.
Un nav tā, ka nekas vairāk, bet pamatā tā tomēr ir matemātika, tas ir viens, un meklēšanas reklāma vispār prasa specifiskas zināšanas, jo bieži vien, kad tu realizē kaut kādu nopietnāku kampaņu, tu nevari pat apskatīt tikai AdWords atsevišķi. Tev ir jāapskata vismaz 3 lietas kopumā, tev ir jāapskata tieši kāda ir stratēģija un kādā veidā tu strādā ar meklēšanas reklāmu. Tas ir viens. Otrs, kas tev ir jāapskata, ir kas notiek tavā konkrētajā brīdī ar tavu mājaslapu, cik viņa, šīs divas lietas ir saistītas, cik viņa ir tehniski labi izveidota, cik viņa ir labi izveidota no tā saucamā copywritinga, jeb tekstu viedokļa. Un trešā lieta, kas vienmēr nekad nezaudē savu nozīmi, faktiski ir jāsaprot numur 1, kāds ir tas pakalpojums vai produkts, kas ir pretī, un tieši kā viņš ir nopozicionēts. Bet turpat nav runa bieži vien par mājaslapu kopumā, bet tieši kā izskatās kaut vai šī mērķa lapa, uz kuru šī auditorija, ko klients potenciāli var iegūt, kā šīs lietas 3 strādā kopumā. Tas, ko es varu pateikt, ir tā, ka mēs strādājam ar dažādu līmeņu klientiem. Savā ziņā ir laime dabūt klientu, kas nekad vēl nav izmēģinājis meklēšanas reklāmu un nav apdedzinājies. Bet pie mums arī bieži vien nāk daudz tādu, kuriem ir kaut kādas zināmas problēmas. Viņš, teiksim, ir pats izmantojis iespēju kaut ko sākt meklēšanas reklāmā, kas teorētiski ir iespējams kaut kādā līmenī, sapratis, ka kaut kādu rezultātu var iegūt, bet gribās vairāk vai gribās optimālāk, vai ir sajūta, ka varbūt tomēr man pašam pievērsties savam pamatbiznesam, nevis tagad administrēt Google AdWords reklāmas. Tie iemesli ir dažādi, kāpēc viņi atnāk uz aģentūru vai kāpēc mēs viņus mērķtiecīgi atrodam un viņi kļūst par mūsu klientiem. Bet to es varu diezgan viennozīmīgi pateikt no savas pieredzes, ka sākt ar AdWords var jebkurš uzņēmums. Tev ir veikals, kas reklamē, kuram ir kaut kādi specifiski produkti, teiksim, vai vienalga parasti produkti, ko pārdot. Un tu vari sākt šo reklāmu pats izvietot. Līdz zināmam brīdim tu to vari darīt. Pēc tam tu sapratīsi, ka to var darīt arī optimālāk. Vai ļoti daudz tādu klientu arī ir tādi, kas atnāk pie mums tajā brīdī, kad viņi saprot, ka es pamēģināju, es pārliecinājos pats, kas strādā, investējot, bet tagad man gribās saprast, vai un kādā veidā es to varu izdarīt profesionālāk. Un tad viņi atrod mūs, vai mēs atrodam viņus kaut kādā izdevīgā, pietiekami brīdī, veiksmīgā, un tad mēs sākam sadarboties, jo meklēšanas reklāma tomēr prasa specifiskas zināšanas. Uzņēmumā strādā šobrīd 2 certificēti AdWords speciālisti, kas katrs ir nokārtojuši 2 eksāmenus, un jāsaka tā, štruns par tiem eksāmeniem. Tas varbūt uz papīra apliecina kvalifikāciju. Tas, ar ko mēs strādājam, šobrīd ir vairāk kā 100 klientu profilu, kur aktīvi pamatā ir kaut kāda 30-40 visu laiku. Tas nozīmē, ka tā ir pietiekami liela klientu bāze un pietiekami daudzām nozarēm, bankas, apdrošinātāji, mazumtirgotāji, репутиргоtāji. Es varētu, man rokām noteikti nepietiks pirkstu. Включая лидеров, одних из лидеров этих сегментов. Tā skaitā. Un viens ir tas, ka tev ir teorētiskas zināšanas un ir kāds, kas tev apmāca ar to visu strādāt. Otrs ir tas, ka tev ir pietiekami liels klientu skaits un tu praksē to pieredzi arī iegūst. Kas nenozīmē, ka mēs, teiksim, jebkuru klientu izmantojam par kaut kādu treniņu laukumu, bet šīs zināšanas veidojās ar pieredzi. Tāpēc es vienmēr pats esmu uzskatījis, ka teorija bez prakses īsti neko nedod. Tu teorētiski saproti, un ir ļoti labi, ka tu teorētiski saproti, bet kad tu praksē sāc strādāt, tu arī pats saproti, un tieši kā tas viss darbojās un kādā veidā viens parametrs ietekmē otru un saproti, kā tu vari izdarīt labāk un tā tālāk un tā tālāk. Restīvi nāk konkurenti jauni, arī viņi vēlās būt šajā segmentā. Šī situācija faktiski ir dinamiska, viņai jāsako līdzi un tam līdzīgi. Ar ko mēs varbūt atšķiramies no pārējiem, no tiem, kurus tu pieminēji, kas zvana un saka, gribat reklāmu Google, mēs esam vairāk orientēti uz rezultātu. Tas ir tas, kā mēs to sev esam noformulējuši. Mūsu pakalpojums kaut kādos brīžos nav vienkāršs. Mēs domājam un esam arī viņu novienkāršojuši un padarījuši saprotamāku šī gada laikā, lai vairāk arī runātu ar kaut kādām mazām vidējā biznesa klientiem, nevis tikai ar lielajiem. Bet, kā jau minēju, pakalpojums nav vienkārši. Ja tu sāc strādāt ilgtermiņā ar šīm lietām, tu saproti, ka tu gribi iegūt aizvien labāku un labāku rezultātu. Līdz pat brīdim, kad tu vari teikt, ka tu esi investējis Google reklāmā visu, ko tu vari investēt, un tas tev dod optimālu rezultātu.
kas ir optimāls rezultāts no uzņēmēja viedokļa. Tā ļoti to visu novienkāršojot līdz vienam teikumam, tas ir faktiski pēc iespējas lielāks kvalitatīvu cilvēku skaits, kas apmeklē tavu mājaslapu. Citiem vārdiem, tev interesē pēc iespējas vairāk pirkumu, pieteikumu, pasūtījumu, lai kas tas būtu par pēc iespējas zemāku cenu no šī kanāla. Tas ir tas, kam apakšā ir šī sarežģītā matemātika, šīs specifiskās zināšanas, un tas arī lielos vilcienos ir tas, ko mēs piegādājam klientam. Tā atšķirība vēl viena, bez tās biznesa orientētās domāšanas, kas mums ir, kad mēs nekad neesam gājuši un teikuši, ka hei, dodiet mums budžetu, un tad mēs viņu kvalitatīvi izvietosim. Mēs vienmēr skatāmies, kas ir tas, ko klients vēlās panākt no mērķa viedokļa, un bieži vien no ļoti sausu, saprotamu, analizējumu mērķa viedokļa. Vismaz tiek pirkumi ar šādām maksimālajām cenām, pieņemsim. Kā piemērs, jo šie mērķi ir dažādi. Tas, ko mēs darām vēl savādāk, ka šo jau burtiski dažu gadu laikā mēs esam pietiekami labi sapratuši, ka Google sistēmas ir labas, šie rīki ir labi, bet ar viņām nav pietiekoši, lai strādātu aģentūra. Tas ir viens. Un otrs, ja mēs paskatāmies uz Baltiju kā tirgu, tas apjoms vēl nav tik liels, lai mēs varētu tā ļoti vienkārši ņemt un licencēt kaut kādus super dārgus un attīstītus risinājumus, kas kaut kur pasaulē ir pieejami. Mēs ejam mazliet citu ceļu. Mēs šos rīkus, ar ko administrēt klientu kampaņas, budžetus, veikt izpēti, optimizāciju un tā tālāk radām paši šeit uz vietas. Tas ir viens no virzieniem, uz ko mēs šobrīd strādājam, un arī kaut kādā beta versijās, mēs izmantojam viņus paši, lai apkalpotu savus klientus. Kaut kad nākotnē ir doma, ka faktiski tiks radīts produkts, kas ļauj aģentūrai, kā atsevišķi risinājums, kas jebkurai aģentūrai ļauj apkalpot noteiktu skaitu klientu, ļauj ļoti labā līmenī optimizēt kampaņas, ļauj ļoti labā līmenī sekot līdzi budžeta parametriem, sekot līdzi dažādiem citādiem kvalitātes uzstādījumiem un tā tālāk. Katrā ziņā iecerēts ir ļoti daudz, kā tas viss izvērtīsies, mēs pie tā šobrīd strādājam procesā. Pēc pašu plāniem 3, maksimums 4 mēnešu laikā tam vajadzētu ieraudzīt kaut kādu normālu, saprotamu, taustām un par summu x eiro mēnesī nopērkam produktu aprises. Aptuveni tā.